Būvlaukums. Bowsera statuja. Diks, ko tu tur tikko izmeti? Izskatījās pēc kaut kādas vecas statujas. Pēc kādas statujas? Tā bija statuja par godu kādai ēkai, droši vien tā ēka bija ļoti nozīmīga. Diks, tu visu laiku brauc pār tam zālājam, bet tam taču ir jābrauc apkārt. Piedod, Bowser, bet to ir tik grūti pamanīt. Es zinu, tur kaut ko vajadzētu uzlikt, lai visi to varētu redzēt. Bet jāsaka, jūs visi esat krietni pastrādājuši. Un jaunais ceļš mums visiem lieti noderējis. Man jāizbrauc pēc dažām lietām. Vai jūs visi zināt, kas jums jādara? Protams, ka zinām. Nu tad labi, tiksimies vēlāk. Atā! Atā! Bet kas mums ir jādara? Man ir jāizved Maksīnai cementu maisi. Un man jāsaved Grants. Ak, nē, tā tad vienīgi es nezinu, kas man jādara. Bowser, Bowser! Nu tad tā tad ceļa gals. Nē, atpakaļ griezties nedrīkst. Laiks sameklēt jaunas ganības. Jā. Ak, nē. Ko tad tas nozīmē? Ceļa gals. Atpakaļ nedrīkst griezties jaunas ganības. Tas var nozīmē tikai vienu. Bowsers mūs pamet uz visiem laikiem. Bet viņš nevar mūs pamest. Viņš ir priekšnieks. Jā, un bez priekšnieka mēs paliksim kā bez priekšnieka. Vai Bowsers tiešām teica, ka viņš mūs pamet? Negluži, bet es dzirdēju, kā viņš saka, ceļa gals, nedrīkst griezties atpakaļ, viņš meklē kaut kādas jaunas ganības. Bet tātad skaidri un gaiši, viņš neteica, ka mūs pamet. Es gan saprotu, ka viņš mūs pamet. Es laižu to pastāstīt lielajām mašīnām. Bet vai mums nevajadzētu pārliecināties? Neuztraucies, ka arī es no šīs ziņas netaisīšu nekādu sensāciju. Lielais būvlaukuma paziņojums! Uzklausiet! Bowsers mūs pamet. Bowsers vairs nebūs priekšnieks. Jaunākās ziņās! Bowsers mūs pamet. Vai es dzirdēju pareizi? Žēlīgie bamperi. Bowsers mūs pamet. Bowsers vairs nebūs priekšnieks. Jaunākās ziņās. Ja tā nav sensācija, tad es esmu ugunsdzēsēja mašīna. Visi uz galveno lauku un mums jāizstrādā rīcības plāns. Bowsers mūs pamet. Bowsers mūs pamet. Nespēju tam noticēt. Bowsers aiziet, vai tā varētu būt taisnība? Mums visiem tie ir briesmīgi jaunumi. Tu par to esi pārliecināts, Diks? Protams. Tāpēc mums vajag izdomāt, kā no Bowsera atvadīties. Varbūt uzdāvinām viņam kaut ko? Lieliski ideja, Maksīna. Es varētu viņam uzdāvināt rezerves riepu. Man ir vecēļas muca. Nē, viņš ir pelnījis kādu īpašu dāvanu. Viņam ir jāsaprot, cik viņš mums ir mīļš. Izdomāju! Mēs uzbūvēsim viņam statuju. Viņa statuju. Bet mēs esam būvdarbu mašīnas, mēs būvējam sienas un ceļus. Mēs nevaram taisīt statujas. Varam gan. Mums taču gandrīz nekad neiznāk likt lietā savas radošās spējas. Droši vien tāpēc, ka mums nekādu radošo spēju nav. Runājot paši savā vārdā, ja Bowsers mums visu šo gadu laikā ir ko iemācījis, tad viņš ir iemācījis mums ticēt saviem spēkiem. Malacis, Maksīna! Aiziet, sākam būvēt Bowseru!
Tas varētu derēt. Saņemies, Skuč, tu to vari. Jā, drīz no tevis iznāks lieliska kabīne. Interesants, vai šī caurule nederētu par virsuli? Nē, neskaties uz gaismu, Skuč. Tagad var skatīties. Labrīt, labrīt. Ziniet, liekas, ka jums ir izdevies attēlot Bowsera būtību. Ko Laks tikko teica? Viņš teica, ka izskatās baigi labi. Lūk, arī pats Bowsers. Pārsteigums. Ļoti jauki. Patiesi, jā. Kas tas ir? Tā ir tava statuja, Bowser. Bet kāpēc jūs man cēlāt pieminekli? Tāpēc, ka tu mūs pamet. Nu, piedod, Bowser, bet es dzirdēju, kā tu pats to saki. Ceļa gals, neskatīties atpakaļ, zaļākas ganības. Kāpēc tu smejies, Bowser? Tu priecājies, ka aizēj no mums? Es nekur neeju, Skuč. Diks dzirdēja, kā es pārbaudu ceļa būvēšanas darba plānu. Es noskaidroju, vai mašīnām pietiks vietas, kur apgriezties, un konstatēju, ka man jāstrādā ceļa beigās. Bet tās zaļās ganības? Uz turienes devos meklēt kaut ko, ko ielikt pa vidu tam zāles pleķim. Diemžēl es neko neatradu, tikai velti izšķied laiku. Es tak tev teicu, ka viņš mūs nepamet. Piedodiet turpmāk. Nu, ja es vismaz noklausīšos, tad es noklausīšos rūpīgāk. Varbūt būtu labāk vispār nenoklausīties. Pagā! Bet man šo statuju būvēt bija prieks. Man nebija ne jausmas, ka es esmu tik radošs. Un mans jaunais betons sanāca pirmās šķiras. Redzi, Diks, pat tad, kad tu kļūdies, beigās var sanākt kaut kas labs. Un, ja atļausiet ko piebilst, ja jūs nebūtu uzbūvējuši man pieminekli, tad mums nebūtu ko ielikt pa vidu tanī zāles pleķī. Tagad to uzreiz pamanīsi. Superīga ideja, Bowser. Izskatās tiešām lieliski. Jā, jāatzīst, ka tas ir viens no skaistākajiem ceļiem, kādus savā mūžā esmu redzējis.